Tad ir uzņēmīgi cilvēki, kas sola iemācīt svešvalodu 1-2 nedēļu laikā. Izklausās jau ļoti kārdinoši, un, protams, valodas zināšanas nodara vienmēr, kaut vai aizbraucot pie radiem, uz Īriju vai Angliju. Bet vai tas vispār ir iespējams? Skaidrot devās Ārtis Kamals. Internetā man sola apgūt jaunu valodu 2 nedēļās, iesim noskaidrot, vai tas patiešām ir iespējams. Gan jau arī jūs, skatītāji, būsiet internetā ievērojuši sludinājumus, kas sola neticamā ātrumā bez problēmām apgūt kādu svešvalodu. Bet kāpēc tad citi svešvalodu cenšas iemācīties gadiem, un tā arī nespēja tajā brīvi runāt? Cik vārds tad īsti ir jāiemācās, lai varētu valodu lietot? Vai jūs ticat, ka valodu var iemācīties 2 stundās valodas pamatus un var sarunāties jau 2 stundu laikā? Cik vajadzēja, lai koriešu valodu iemācītos? 1 vakaru. Jā, mēs apmēram ar 1 vakarā iemācījāmies alfabētu, varējām pateikt aņohasejo, labdien un tā tālāk. Skatījos dokumentālo filmu, tur puisis mācījās īslandiešu valodu, man liekas, pāris dienas. Un tas jau ir ātri. Vai tiešām ar 2 stundām un 100 vārdiem pietiek, vaicājām ekspertei. Es teiktu, A1 līmeni 2 nedēļās mācoties, varētu iemācīties 2 nedēļās.